Par bēdīgāko ziņu pagājušā gada pozitīvus festivālā parūpējās angļu dziedātāja Ellen Jane Ellie Goulding. Tikai dažas dienas pirms festivāla māksliniecei nācās atcelt visus plānotos koncertus nopietnu veselības problēmu dēļ. Tagad Elijai ar veselību viss ir kārtībā, un viņa ir gatava iepriecināt visus savus Latvijas fanus, atgriežoties Salacgrīvā ar vēl iespaidīgāku koncertu. Kopš pagājušā gada Gouldings jaunkundze ir turpinājusi pierādīt, ka viņa ir pelnījusi vietu uz pasaules popmūzikas skatuves. Viņa sarakstīja tituldziesmu filmai Bridžets Džonsas Mazulis. Dziesma Still Falling for You veiksmīgi iekaroja vispasaules topus, iegūstot sudraba statusu Lielbritānijā un zelta statusu Austrālijā. Savukārt Gouldings dziesma Burn pagājušā gada nogalē vietnē YouTube sasniedza 1 miljardu skatījumu. Tā bija jau otrā viņas dziesma, kurai izdevās sasniegt šo nozīmīgo skaitli. Pirmoreiz viņai tas izdevās ar dziesmu Love Me Like You Do. Pagaidām ziņa par Elijas Gouldingas koncertiem līdz pozitīvus festivālam nav. Tādēļ droši var uzskatīt, ka sastapšanās ar vienu no šī brīža stabilākajām popzvaigznēm būs svētki ikvienam. Tiekamies festivālā vai Latelekom televīzijā un Shortcut.